Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. Sveiki, te Jūlija Puķe. Tātad šodienas video būs vēl viena sērija manās #ledus puķa sērijās. Un šis video būs DIY nadziņu uz Krismasiem. Un, manuprāt, šis ir ļoti labs video jums. Es domāju, ka jūs tos arī varētu noprovēt un pamēģināt. Un nu tad jau redzēs, kāda viņi sanāk. Un jā, ja kas es ļoti atvainojos, kā es filmēju toaletē, man vienkārši vajadzēja ļoti uz poda. Un tāpēc es nolēmu šeit filmēt. Bet jā, nu ko uz priekšu? Tātad pirmais, kas jums ir jādara, ir ļoti skaisti ar šādu zilīgu nagu laciņu. Ir jāuzkrāso nadziņi, ja es tā centos ļoti, ja, jo jūs man svarīgi, un jūs arī varat tikpat labi censties, ja? Jā, nu šādi skaisti, jā. Un ja kas, ja jūs uztaisiet šādus nadziņus, tad Instagramā @JuliFlower_channel, ja? Bet nu šitā mēs krāsojam baigi skaisti. Tātad, nu būtu šitā maziņā pirkstiņā, ja mēs taisīsim eglīti, ļoti skaisti elegantu, ja? Tātad paņemam šādu zaļu nagu laciņu, paņemam to kociņu, ieliekam iekšā un uzklājam virsū. Ja kas jābūt nožavušai tai zilajai nagu lakai, kas ir apakšā, bet man mazliet gadījās, ja? Un jā, un tad vēl mēs paņemam šādi brūnīgu tādu violetīgu krāsiņu un tā kā saliekam bumbiņas eglītē, ja? Nu, manuprāt, ļoti skaists un elegants, un jūs varat uztaisīt šādi uz visiem nagiem, vai uz tikai vienu, kā tādu efektīgu nagu. Bet jā, ļoti skaists, manuprāt, jā. Tātad otrais dizains ir ļoti skaists, manuprāt. Tās ir tādas sniega pārslas. Man personīgi patīk zaļas labāk, tāpēc izvēlējuši zaļo krāsu. Paņemu to tūspiku, un tad, es nezinu, kā latviski tūspiki, ja, bet, un tad tā kā uztaisu tādas smukas sniega pārslas virsū uz tām zilās naglokas, ja. Nu, manuprāt, ļoti efektīvi un tā, ļoti jautri nadziņi, manuprāt, ja. Tātad trešais dizains ir, manuprāt, ļoti skaists. Tās ir tādas ziemassvētcīgas svītras. Tātad no sākuma mēs tādu, sarkanīgi violetīgo krāsu un abās malās zaļu. Tādu ļoti festīvu, holidayīgi, manuprāt, ļoti skaists arī un viens no maniem mīļākajiem. Un tad es tā kā viņas atdalīju ar šādu zaļu kontūru arī. Manuprāt, ļoti smuki, ne? Tātad nākamais ir šāds ļoti skaists, tāda dāvaniņa, redziet, ja? Šits baigi vieglais. Vienkārši uzvelkiet tādas divas līnijas, horizontāli, vertikāli, un valā, ja kas es izmantoju šādu ļoti skaisti zaļīgu nagu laciņu. Un, smuki, ne? Jā, ir. Tātad piektais un pēdējais ir tāds very simple un īstenībā ļoti grūts īstenībā, jā. Vienkārši uzklājiet caurspīdīgu nagloku virsū spīdumiņiem, lai izskatās ļoti kristmasī un holidays un #mandarīni. Un viss. Smuki. Un jā, un šis ir kā izskatās kopsavilkums. Tātad ļoti smuki, ļoti kristmasī, eleganti, skaisti, inčīgi, interesanti nadziņi. Jā. Paldies, ka noskatījāt šo video. Neaizmirstiet nospiest like, kā arī subscribe, komentē apakšā Ziemassvētku sēriju idejas, jo man nav ideju. Tā.